3 stūris, jā, tad būs vairākas sadaļas, veselas 4 sadaļas, es pareizi atceros. Veselas 4 sadaļas pie 3 stūriem. Tad pirmajā šajā sadaļā mēs runāsim par, vienkārši nodefinēsim, būtībā pateikt 3 stūri. Apstīsimies, kas ir lausta līnija, kas ir daudz stūris, attiecīgi daudz stūris, kuram 3 stūri būs, tad vai 3 malas būs 3 stūris, un tad kā var nosaukt dažādas malas 3 stūri, un tad beigās šīs 3 stūri nevienādības. Tiem, kas man nezina, mani sauc Ernests, esmu iegūst 100% matemātikas eksāmenā, 2. vietu valsts olimpiādē un 1. vietu zinātnisko darbu konferencē, bet tagad mans mērķis ir garlaicīgo matemātiku paskaidrot jauniešiem saprotamā valodā. Šajā video es paskaidrošu šo tēmu un dodamies apkaļ pie video. Sākam ar to, kas ir lausta līnija, vairāk punkti. Jā, tā nav precīzā definīcija, bet to var iedomāties, jā, kā vienkārši savienot kaut kādi punkti šādā te kaut kādā secībā. Un jā, tātad, ja viņi ir šāda te līnija, tad šitā te laustā līnija viņa var būt vienkārša. Tātad, ja ir 2 veidu sadalījums, tātad viņa var būt vienkārša vai nevienkārša. Nu tā nesaka nevienkārša vai nav vienkārša. Vienkārša ir tā, kad viņa vienkārši iet kaut kā šādi te, un viņa nekad pati sevi nekrusto. Nav vienkārša. Nevienkārša lausta līnija būtu, piemēram, šāda, kur tāda viņa pati sevi krusto. Un otrs iedalījums kāds ir slēgta un vaļēji. Jā, tāda slēgta attiecīgi būtu tad, ja tā austā līnija viņa kaut kur iet un atnāk apakaļ sākuma punktā, tā ir slēgta, un vaļēji attiecīgi, ja viņa tāda paliek kāda te, un viņa nekad nav aiztaisīta ciet. Tātad, jā, šis tie advancētajā matemātikas valodā definīcija, kā viņa plus mīnus izskatās, protams, no galas nav diktējuši perfekti. Bet ko tas būtībā pasaka? Tā mums ir vienkārši slēgta līnija, kas nozīmē, ka viņa pati sev nekrusto, un ka viņam gala punkts sakrīt šāda te, un ko nozīmē šis te dīvainais ar galīgo plaknes daļu, ko tā atdala. Nu tā tad atceramies, plakne ir visa tā virsma, kas mums ir, un tad šitā virsma, kas mums ir ārpus šai laistā līnijā, viņa ir bezgalīga, viņa iet visās virzienos. Bet tā, kur ir iekšā, jā, tā ir galīgā daļa, jā, un tāpēc. Tā līnija kopā ar to, kas ir iekšā. Ja mēs paņemam to līniju tikai, tad tas nav daudz stūris, tā ir lausta līnija. Ja mēs paņemam to līniju ar visu, kas ir iekšā, tad tas ir daudz stūris. Ja tu esi ticis šitik tālu, tev tas likās noderīgi, tad būšu ļoti pateicīgs, ja tu uzspiedīsi pogu abonēt, jeb subscribe, lai es varu turpināt palīdzēt tev uzlabot savas matemātikas zināšanas. Tāda mums ir šī daudzstūra definīcija. Tā arī mēs nonācām pie daudzstūra, un attiecīgi daudzstūrim, kuram ir 3 stūri vai 3 malas, mums ir tāda 3 stūris. Jā, tātad parasti ir, ka mums ir gala punkti, šos te virsotnes, jā, jeb to stūri, ir tas pats, kas virsotnes, jā, šitā sauc par virsotnēm, jeb stūri, un tad šīs tad attiecīgi ir malas, un parasti virsotnes apzīmē ar punktiem, ABC, un tad ir pierakstīt, ka 3 stūris ABC, šitāds te simboliņš ir tātad 3 stūri simbols, un viņam te klāt pieraksta šitos te burtus, tātad vai nu papulksteni, vai nu pretpulksteni, galvenais vienā virzienā. Nu, 3 stūri tā kā nevar nepareizi uzrakstīt, tā kā jā, pie 3 stūri nevar nepareizi uzrakstīt. Šāds mums ir apzīmējums, mēs iegūstam šo te 3 stūri. Tālāk mums ir malas un leņķi. Tad, ja mēs aplūkojam šo te leņķi, šo te, kas mums ir šādām 3 stūrim šajā te malā, tad, attiecīgi, šī būs piemala un šī būs piemala. Tāpēc, ka viņi ir blakus tam leņķim. Pie tā leņķa, tāpēc tās ir piemalas, un, attiecīgi, tā mala, kas ir pretī šim te leņķim, tā būs pretmala. Tā kā diezgan loģiski nosaukumi, cerams, ka jābūt diezgan vienkārši. Tā kā piemalas ir pie leņķa un pretmalas ir pretī tam leņķim. Un tur pretī, ja mēs izvēlamies apstīt kādu malu, mēs izvēlamies šo malu, tad, attiecībā pret šo malu, šie 2 leņķi būtu pieleņķi, jo viņi ir pie tās malas. Un, attiecīgi, šis būtu pretleņķis, jo viņš ir pretī tam malai. Tas būtībā viss, kas jāzina. Bet tas ir attiecībā tieši pret to malu vai attiecībā tieši pret to leņķi. Ja mēs izvēlētos citu leņķu, citas malas, tad tās attiecīgi citie leņķi būtu pieleņķi un tā tālāk. Vai tu zināji, ka es tieši šim video esmu uztaisījis treniņu uzdevumus un atrisinājumus? Ej uz school.com/matemātika un pievienojies pilnīgi bez maksas un iegūsti īsts video treniņu uzdevumus un atrisinājumus par visām tēmām, sākot no 7. klases līdz pat vidusskolai. Iespējams, nākotnē būs arī citām klasēm, bet dodies uz school.com/matemātika vai pirmais links aprakstā. Pēdējais 3 stūri nevienādība. Es domāju, jūs atcerieties, bet tātad pie tās ievada ģeometrijā, kas bija pašā 7. klases sākumā, tad jūs apstājāties to, ka, ja tā tad ir nogrieznis un uz viņa ir kaut kāds punkts, tad sanāk, ka tātad lielā nogriežņa garums ir vienāds ar to daļu summu. Jā, tā bija pamatā īpašība. Tad mēs arī apstājāmies un tad mēs skatījāmies, kas notiek, ja tas punkts nav uz tā nogriežņa. Tad mēs redzam, ka šitas ceļš ir daudz garāks nekā šitas. Sanāk, ka AC būs mazāks par AB plus BC, un šī arī saucās par 3 stūra nevienādību. Tas pats arī mēs teicām, ka AB ir vienāds ar, attiecīgi, šo te malu AC mīnus BC, tā kā mums bija uz vienas. Attiecīgi šajā gadījumā AB būs jābūt lielākam, jo, redziet, AB bija šāds, viņš palika šobrīd lielāks, jo B pacēlās virs nogrieža,
un AB palika lielāks par šo starpību. Ja šīs ir divu tipu nevienādības, nādības, kas ir trīsstūrī, un pēc šīm nevienādībām var pateikt, ka tas ir trīsstūris. Jā, un viņus var visā kaut kā grozīt. Es gribu uzrakstīt tā vārdiem. Ja katrai malai jābūt lielākai, mazākai pa pretējo malu summu, lielākai pa starpību. Tas liekas loģiski. Jo, ja attiecīgi AC būtu lielāks par AB plus BC, iedomājamies, ja tas AC būtu līdz šejienei, tad tā kā tas AB plus BC mēs viņu nevarētu aizvilkt tik tālu līdz šejienei, un tas nevarētu vienkārši eksistēt. Vai arī apstāmies otrādā, ka mēs AB samazinam, kur AB samazinam šitik maziņu, un mēs redzam, ka mēs nav fiziski iespējams savienot šos te punktus kopā, lai izveidotu trīsstūri. Tātad šis ir tādās 11 minūtītēs. Tātad, kas ir lausta līnija, kas ir daudzstūris, kā mēs iegūstam trīsstūri, kā var nosaukt dažādas trīsstūra malus un leņķus, un šīs te basic trīsstūra nevienādības, kas nosaka, vai ar šādām malām vispār trīsstūris var eksistēt.